Nelielajā Kurzemes pilsētā Grobiņā ar nedaudz vairāk kā 4200 iedzīvotāju ir gan sava pamatskola, gan ģimnāzija. Jau vairāk nekā gadu bijušajā bibliotēkas ēkā atvērts bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs. Tas izdarīts ar Eiropas fondu naudu. Lai bērni būtu pieskatīti pēc stundām un tā kā būtu vienā vietā, kamēr vecāki pārnāk mājās, radās šī ideja par bērnu centru. Centra darba laiks ir no 2 dienā līdz 6 vakarā. Tā ir laba iespēja skolēniem, kuriem jāgaida autobuss, nenīkt pieturā, bet izmācīties vai atpūsties kopā ar vienaudžiem. Ir rekonstruēta viena vēsturiskā centra ēka, tātad visa āriena tika atjaunot, plus arī iekštelpas. Pastījāmies, kas citos centros ir, un pēc tam arī veicām aptauju bērniem. Bērni paši rakstīja, kuras spēles viņas labprātāk vēlētos šeit spēlēt. Piedāvāto iespēju topā jau kopš pirmās dienas joprojām ir datori. Tiem seko galda hokejs, novus un citas aktīvās spēles. Un meitenes vairāk darbojās ar radošām lietām, kad pērļojām, gatavojam visādus radošos darbiņus. Es arī meklēju ikdienā, ko viņām taisni piedāvāt, ar ko nodarboties. Un arī paši reizēm viņas savas idejas izsaka. Es šodien taisīju rokas sprādzes, bet vairāk man patīk, ka var krāsot ar stikla krāsām. Man šķiet, ka mums neko nevajadzētu mainīt. Man liekas, ka viss šausmīgi ir interesanti, viss ir izdomāts tā, kā bērniem gribētos. Prieks ir to, ka tas lielais bērnu apmeklētības skaits ir, kur reizēm pasniedzās pāri pa 60. Vasarā arī bija diezgan liela apmeklētības skaits, kur arī pie 30 bērniem. Nāca arī tādi bērni, kas šeit Grobiņā nemaz nedzīvo, no citiem pagastiem bija bērni. Eiropas nauda šeit ieguldīta ir liederīga, un šāds centrs bērniem ir tiešām nepieciešams.